Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no mātiņa rītiņ, no Vincenta Udolā vakara. Un kā jau es solīju, šis raidījums būs vissaldākais, kāds man vispārīgi ir bijis šo gadu. Un pirmā recepte ir klasika. Faktiski visas trīs receptes ir klasikas. Klasikas, kāpēc viņš dzīvo no paudzes uz paudzi? Tur neko daudz nevar mainīt, var mazīt knifiņu pats savu pirkstu pielikt klāt, bet pārsvarā tās tradīcijas nemainās. Un pirmā recepte ir crepe suzette. Ir vairākas versijas, no kurienes nāk šī crepe suzette recepte. Mana mīļākā rodās no 1895. gadā Parīzē, kad Edvards VII, nākamais kroņa princis ar savu līgavu Suzanu viesojās Café de Paris. Un, kad pienāca pie dezerta, viesmīļa asistents, jauns puika, 15-16 gadu vecs, izgāza podu, uztaisīja dezertu, sadedzināja. Princip tā viņš patika un prasīja, kā viņš nosauc to recepti. Viņš izdomāja crepe princesi. Un princip tā patika un prasīja viņu pie malas. Viņš saka, vai tu tiešām varēsi šo te recepti nosaukt pēc manas līgavas Suzanas? Un tā radās tā vārds, tā dziesma, tā recepte crepe suzette. Nākamā dienā princis aizsūtīja tam viesmīlim, tas vairs šodien nenotiek, dimantu gredzena un fantastiski skaistu Panamās cepuri. Šī recepte ir tāda recepte, ka jūs vēlāk redzēsiet, ja filmās grib parādīt Parīzi kāda restorāna, šī tā recepte, jo viņš tiek gatavots pie galda. Ne virtuvē, bet restorānā pie galda. Un viņi pataisījuši daudz dziedātājs slavenus. Ir sevišķi vienā Bob Dylan dziesmā ir crepe suzette. Voilà! Es tagad ķeršos klāt pie krepes. Un kas ir krepe? Pankūka. Bet kas pa pankūka? Olala! To te man ir te milti. Viņi jāizsijā. 115 gramu. Uztaisam te vienu aku vidū. Un te mēs liekam tuč sāli. Te cukurs neiek klāt, tikai sāls. 3 olas, bet tikai 2 olas zeltainums un 1 vesela ola. Kāpēc? Jo ar zeltainumu tā pankūka būs stingrāka. Un te viena. Bet šo baltumu mēs lietosim nākamai receptei. Mēs liksim klāt šeit apelsīnu mizu. Apelsīni, ja ir bio ļoti labi, bet arī ja apelsīni, tad riktīgi labi nomazgājiet. Un uz vissmalkāko rīvi mēs viņu beržam, rīvējam. Tagad Latvijā mums ir ļoti populāra ir lavanda. Un šitās ir lilas lavanda, ļoti smaržīga, ļoti aromātiska. Un, teiksim, viena no man vismīļākajām garšvielēm, garšaugiem ir sevišķi priekš dezerta, priekš kūkām. Es varētu gulēt uz šo maisiņu. Burvīgi aromāts. Un ar apelsīnu, ar to citrus un šo lavandu bišķīte klāt, iedos tiešām izcilu brīnumainu garšu. Šo mēs samaisam, saputojiet to labi, un tagad liesim klāt, man ir te 275 ml piens. Šo akas vidū ielējam un tad locam iekšā mūsu miltos. Un jūs redzat, ka viņš ir tiešām ļoti plāns. Tā pamaisam, lai neviens kunkuls nav. Ja ir kāds kunkuls, paņemiet atkal putotāju,
un tad labi saputojam, samaisam. Tagad, kā es katreiz sprediķo, vienalga, kas tā par mīklu, visām mīklām, tāpat kā cepešiem, ir jāatpūšās. Un es viņu te ieliešu te traukā un minimāli 1 stundu, lai tā mīkla atpūšās. Tagad paralēli man jau tas te izdarīts ir, un var redzēt, var salīdzināt abas divus, kā te ir nosēties. Tagad vajag uzkarsēt pannu, un te man ir dzidrināts sviests. Eļļu, viņi sabojās pankūku. Sviestu, viņi iedos tai pankūkai, tai krep, tāda riekstaini patīkamāku garšu. Un te tuč, tikai dzidrinātu sviestu, lai uzkarsē, lai viņš bišķīt sāk pasprāgt te. Un kā es nemācīšu nevienam, kā pankūks ir taisa, bet vajag karstu pannu un vienā gājienā par visu pannu izlīdzināt to masi. Un mēs redzēsim, vajag viegli viņu aprūnot. Vēl bišķīt viņai jābūt tādai gaiši brūnai. Vēl kādu 30 sekundes. Un vēlā es viņu nemetīšu gaisā. Es viņu tā apgriezīšu tā pieklājīgi otrādīgi. Retāji man pirmā pat ir izdevusies. Parasti pirmais ir jāslīcina, bet man ir smuks iznācis. Tas ir man. Wow! Un šā mēs sacepam, cik mēs pankūks mēs varam dabūt no tās mīklas, un te no tās mīklas mēs varam dabūt daudz. Voilà. Un tad tikai cepam, kamēr viss ir liela smuka kaudzīte. Mēs tagad griezīsim daivas no apelsīna. Vienam apelsīnu mēs nomizojam un izgriezīsim daivas. Un šo mēs izdarīsim ar diviem apelsīniem. Var jau arī 3, var 4. Te nav likums, cik viņš tur 1895. gadā Café de Paris izmantoja tos apelsīnus. Un atkal izspiežam visu sulu. Tagad ir pienācis brīdis, kad mēs tagad ejam restorānā, viesu priekšā gatavojam šo recepti. Panna, lai uzkars, pirmais ir cukurs. Tur, kur te sāk te burbuļot te vidū, drīz tie burbuļi sāk tur iziet par visu pannu. Un mēs negribam pārdedzināt, citādi būs ļoti rūgts. Iedomājies, mums no salda cukuru vai var pārtaisīt par ļoti rūgtu. Viņš sāk dūmot, un tagad liekam klāt sviestu. Un sviestam jābūt ir tādā istabas temperatūrai. Šeit man arī 115 grami sviests ir, un 3 galvenās sastāvdaļas, kas ir franču receptēs. Sviests un sviests. Mēs tagad pielisim klāt mūsu apelsīnu supu. Tagad, lai šis uzvarās, bišķīt, lai viņš iebiezās. Kamēr tas vārās, paņemiet apelsīnu, asunās, jeb kādu mizotāju, apgriežat viņā ap to apelsīnu, lai mums iznāk šī tāda fantastiski patīkams spirāls. Un šis ir vēl kaut kas, ko mēs pie galda pieliksim klāt. Bet tas ir iepriekš jāsagatavo. Tagad mūsu mērķis ir bišķīti novārījies. Tagad mēs pieliksim klāt Grand Marnier
apelsīnu liķieru, bet gatavam jābūt ir sērkociņam, jo mēs viņu liesmosim. Un jūs neredzat, bet es redzu, kad viņš deg. Nākamais, paņemam mūsu krepe, kas nozīmē faktiski plāna pankūka. Liekam iekšā. Un pie galda mēs tā paņemam to mēci un mēs viņu palutinam pašā mēcē iekšā. Tad uz beigām mums tā apelsīna daivas pieliekam arī klāt. Un tagad, dāmas un kungi, mēs pienākuši pie grand finālī. Mūsu pankūkas krepes ir ievārījušās. Un tad katram savs šķīvis un tā pankūki paturēja savu formu. Pieliesim klāt vēl mēci. Es tikai pagaidām esmu 2 porcijas to saisīt, bet no šīs te recepts var mierīgi 7 porcijas attaisīt. Voilà. Tagad jāuzkarsē kausu. Kamēr kaus karsējās, paņemam saldējumu bumbu. Liekam uz pankūks, uz mūsu krepu. Un Reinis tagad lies te iekšā konjaku. Es paņemšu, uzduršu uz dakšu. Jā, neņem kausu nost. Lai iekšā. Un ar sērkociņu aizdedzinam. Voilà. Un lies pāri apelsīnam. Un dāmas un kungi, es jums pasniedzu liesmošu krepu suzets. Wow! Tagad domājat, ka te alkohols iekšā, kad bērniem to nevar dot. Alkohols viss ir iztecis. Un kā grand finālī, dāmas un kungi, es jums pasniedzu cepto Alaska. Un kā viņš te izskatās, te iekšā iegriežam un voilà. Šī nākamā recepte arī ir klasika. Un es tikai klasiku šodien jums rādīšu, jo viņi ir vērts atkārtot, lai mēs neaizmirstam viņas. Un šī nāk no 1893. gadā no Čikāgas pasaules izstādes. Tā ir tā pati slavena izstāde, no kurienes arī piedzima Eiffeltornis. Tagad. Cepts saldējums. Te ir mūsu paštaisītais saldējums, un te tikai ir olas, cukurs un krējums. Tagad izlasat katru reizi sastāvdaļas, kas ir tajā saldējumā. Ja tur pārsvarā ir ūdens iekšā, metat viņu ārā, viņi nederša tai receptei. Vajag jums īstu saldējumu. Jo kāpēc? Ja jūs viņu cepsat, jūs viņu cepsat, viņa jābūt ir dabiskam. Un te neder nekāds šitās te pekselens, kā viņa sauc, kur nekāds sakara nav ar saldējumu. Un likšu viņu formā, tās bumbas. Un šī ir silikona forma, tad tas saldējums nāks viegli ārā. Un kas mums jāizdara, ir tagad viņi jāizlīdzina. Viņi ir perfekti jāizlīdzina. Tā saka, latviski so far, so good. Un liekam šo te saldētu.
Un reka man atkal viņš tagad ir galīgi sasals. Un ko es darīšu? Bumbotāji maziņo. Šis saucās arī, viņš ļoti romantisks nosaukums, ir Parisian griezējs. Un mēs te pašā vidū izgrebsim te vienu bedri. Un šī ir mana izdomāta versija, ko es agrāk nekad neesmu redzējis. Bet naktī es uzmodos, izbrēcos Eureka. Man ir daudz laba marmelāde, kur es viņu varu izmantot. Un nekur ir būs rezultāts. Tagad te man vajadzētu palīgu, kas ir pirmais. Artur! Artur! Jūs atceraties Artur? Viņš ir Latvijas čempions putotājs. Voilà! Tagad. Viņš nezin, ko mēs darīsim. Viņš pirmo reizi. Tā. Vajag marmelādi, karoti. Un šo te mūsu paštaisīto marmelādi mēs ieliksim vienu teikroti vidū. Voilà. Paņemam otro bumbu. Ņemam ārā bumbu otru. Atkal marmelādi ieliekam šajā otrā pusē. Liekam te pa virsu. Un tad viss vienā gabalā uztais apaļa perfekts sniega bumba. Artur. Voilà. Perfekt. Re. Pilnīgi apaļš. Nekas te netiek ārā. Un šo mēs atkārtojam ar visām bumbām. Vēl vien plēvi. Te jāstrādā ļoti ātri, jo rokas siltums ir 36 grādi. Un liekam atkal marmelādi te vidū. Voilà. Un uztaisam atkal to sniega bumbu. Kamēr te visi viņi pilni. Te, kur man ir sasaldētas bumbas. Šī ir -17 grādu, viņi saldēti. Ļoti būtiski, kad viņi ir ļoti augsti. Te, ka viņš perfekts ir, neviens te caurumiņš te nav, pilnīgi apaļa bumba. Un ko mēs darīsim? Mēs tagad šos te pannēsim. Mums te ir ola un rīvmaize. Bet tā rīvmaize jābūt smalkai. Pirmo olā un tad rīvmaizē. Voilà. Un tad apsvinam viņu pilnīgi apaļā rīvmaizē. Un tad mēs atkārtosim to vēl vienu reizi. Un tagad mēs liekam viņus atkal saldētavā. Mēs liekam viņus saldētavā, kamēr viņas galīgi sasulušas ir. Voilà. Man te ir frija aparāts. Man viņš patīk labāk nekā katliņš, jo tu var kontrolēt to temperatūru. Viņš ir 180 grādi, un kad sasniedz to temperatūru, termostats izslēdzās ārā. Nolaižam. Viņam tikai vajag kādu minūti maksimāli cepties. Ja jūs jūtat, ka tūlīt tas saldījums sāk tecēt ārā, stop, visi cauri, tad jums nav izdevies. Tā āra būs kraukšķīga, un iekšā viņš nebūs vēl izkusis, bet, kad ieliks karoti iekšā, izies savu to kraukšķīgo, to mīkso, un tad trāpīs to marmelādu. Un kā mēs viņu Vincentā pasniedzam? Voilà, tā, cepts saldējums, un uz svētkiem. Trešā klasika. Visi no 19. gadsimta. 1876. gadā Ņujorkā Delmonico restorānā par godu tika iedzims, ja piedzims šis saldējums. Šis ir augsts un karsts, un viņi ir klasika, ko pasniedz cauri gadu. Interesanti, ka 1. jūlijā Amerikā, 1. februārī visā Amerikā ir
Alaskas diena, kur viņi gatavo šo dezertu. Pirmais, kas ir vajadzīgs, ir kāpkādīga forma. Un te es esmu jau izdarījis iepriekš. Es esmu te ielicis jau te svaigu manu saldējumu. Man patīk vaniļas pupiņas saldējums. Un te es tāpat iesmērēju, un es viņu atkal sasaldēju. O, viņš ir sasals. Tagad, ko es esmu arī izdarījis iepriekš, es esmu uztaisījis dzērvenu saldējumu. Pišķīt ielikšu viņu karstā ūdenī, lai es viņu var izņemt ārā. Ne, ka viņš tad viegli nāk ārā. Un šo es tagad ielikšu tā valā pašā vidū. Tagad nākamais mums ir pašā vidū. Tā mūsu sala. Un tagad mēs liekam to saldējumu viss apkārt. Voilà. Tagad šo te mēs visu izlīdzinām. Un tagad atkal paņemsim apelsīnu liķieru Grand Marnier, kas ir apelsīns ar konjaku. Un ar pinzoli mēs sasmērējam, lai viņš iesūcās te riktīgi iekšā. Un šis ir parastais biskvīts. Vai varam priekš lauku kūkām taisīt, bet parastais biskvīts tas ir. Un tagad es likšu klāt tā, kā man pie rokas ir marmelāde. Tad mums ir vaniļa, mums ir apelsīnu liķieris, mums ir dzērveņu un mums ir apelsīnu marmelāde. Un šo mēs liksim virsmu un vēlā liekam tā virsmu, ludi, pārlieksim pārtiks plēvi. Viņš jāieliek saldētavā, lai riktīgi labi sasals. Te man ir apmēram 10 olas baltumi. 600 gramu cukurs. Tas ir 2 reizes vairāk cukurs nekā olu baltums. Un ļoti maz ūdens 100 gramu. Mēs liekam viņu uz uguni, bet te ir tas viņai lēni viņam ir jāvārās. Nedrīkst strauji, tad viņš sakristalizēsies. Tagad redzat, viņš man izburbuļojās, pirms viņš izsaiet cukurā, kunkuļot, mēs lēnām lējām uz pizējas. Šī saucās itāļu pizēja. Tikai neraidzat to bļodu, jo viņš ir karsts. Es esmu to jaunībā darījis, man ir mācība. Itāļu pizēja ir saputota, teka tā kā mākoņi, ir gatavs. Šis mums ir galīgi sasals. Mums vajag te karstu ūdeni, lai viņš mums iznāk ārā viendabīgi. Ieliekam tā pišķi te iekšā, lai pišķīt viņš pakūs. Un es tagad ceru, ka pirmā gājienā viņš iznāks ārā. Un tagad vajag konditors maisu. Mūsu bizei likt te iekšā. Un nekautrīgi no apakšas augšu. Un galvenais, nekur nedrīkst būt šķirba. Šo te jūs varat turēt atkal saldētavā, ja jums tik liels saldētava ir, līdz tam brīdim, kad viņš ir jāpasniedz. Es viņu jau tūlīt pasniegšu. Te man ir 2 olas, izmazgātas, iztīrītas, un tad es jau pieliešu te Grand Marnier. Mēs dedzinām, lai viņš viegli abrūnojās, un šo te pašu var darīt cepešu krāsnī. Ja viņš ir riktīgi labi sasalis, saldējums neizpusīs. Un ko mēs darām? Mēs aizdedzinām mūsu 2 skursteņus, lai viņi liesmo. Un kā grand finālī
Dāmas un kungi, es jums pasniedzu cepto Alaska. Un kā viņš te izskatās, te iekšā iegriežam un voilà. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiencedige apdrošināšana San Pellegrino.